mums zaļa bala. Pamēģinām sasaukt tā Edgara. Davai pasaucam tā Edgara. Mēs varam Edgara mums zaļa bala. Davai pamēģinām. 3, 4. Šitā mācība šitam jokam nedariet to visu, ko jums liek cilvēks skatūs. Gaidam Edgaru. Sagatavosimies Edgaram. Tā. Edgara Bāliņa lūdzu uz skatuves. Paldies, dāmas un kungi, Rudolfs Kugrāns. Sakājam līdzi Rudolfam, arī drīz būs viņa jau otrā solo izrāda ar nosaukumu Versus. Tas būs kaut kad pavasarī, martā, nu tad skatīsimies, kas tur viņam sanāks. 1. 21. martā, super. Nu, lūk, vau, cik jūs ir daudz, brīnišķīgi, tik daudz cilvēku sanākuši, es redzu, kas tik te nav. Draugi, kolēģi, radi, bijušie kolēģi, bijušās draudzenes, topošās bijušās draudzenes. Skaisti, mīļi. Vēlos jūs pabrīdināt, ka šodien jūs iespējams dzirdēsiet tādus spēcīgākus vārdus arī. Iespējams dzirdēsiet visādus rupjības, jēlības un tik spēcīgus vārdus kā bļaģ, pizģeķis. Jau smieklīgi, vai ne? Iespējams dzirdēsiet arī tik spēcīgu vārdu kā Andris Kivičs. Lūdzu, uzmanāmies, tas būs tā smagi. Ar ko es gribēju sākt ar kaut kādām salīdzinoši tādām kā aktualitātēm. Nu, vairs jau tas nav aktuāli, bet tā kā es sāku šo izrādi, tas vēl bija diezgan aktuāli. Salīdzinoši nesen viens mūsu ministrs pateica, ka brīvajā laikā viņš arī nedaudz nodarbojas ar homoseksuālismu. Un tas viss ir forši, mēs to visu ļoti labi saprotam, un tas ir jauki. Vienīgais, es tam nedaudz netieku pāri personīgi, jo es netieku pāri tam, kad visas tās viņa skaistās runas, visi tie viņa spēcīgie citāti, tas tomēr nav bijis cietākais un spēcīgākais, kas nāca sārā no viņa mutes. Tas man, tam es netieku pāri, godīgi. Nevajag, jā. Šitais nebūs trakākais šodienas joks, šis ir 3. vietā, ja tā liekam. Nu labi, bet tātad visa tā lieta tur notikās un tam līdzīgi, un man likās, kas tagad notiks Latvijā. Ja tīpaši tad, kad Igaunija arī paziņoja, ka homoseksuālisms pie viņiem ir, tā tīri ok, tur var precēties, un es domāju, kas notiks tagad Latvijā, es iedomājos, kas notiks, kā Jaroslavs Barīšņikovs pamat šovu TV zvaigzne, Lauris Rēniks izsludina koncertu turnē Igaunijā, Mārtiņš Rītiņš pamat savu restorānu. Runājot par Mārtiņu Rītiņu, es vienreiz ievēroju, ka viņš ejot uz savu darbu, uz Vincentu, viņš iet nevis pa galvenajām durvīm, bet pa aizmugurējām. Laikam ieradumā ir liels spēks. Tādā ziņā. Bet ja ir kāda, pie mums īstenībā gejus, salīdzinoši mīli īstenībā. Ja kaut kur nemīli viņus, tad tā ir Krievija. Un es atceros, tikai bija Soču spēles, vēl pateica, nē, homoseksuāļus mēs te nelaidīsim nemaz iekšā. Es domāju, kā viņi to noorganizēs, tā padomājam, tā lidostā, tā, ejiet. Nē, jūs tur ar to locekli mutē tiš prom apakaļ uz Franciju. Jums te nav vietas. Kas notika, ja Krievijā notikta Eirovīzija? Mums taču nebūtu ko sūtīt beigās. Trakas lietas. Labi, vēl trakākas lietas ir notikušas pēdējā laikā. Varbūt kāds pamanīja internetā vai ziņās lasīja, kad kāds vīrietis izdomāja, ka kā varētu sākt jauno gadu, stāšos dzimuma attiecībās ar suni. To jūs lasījāt, vai ne? Bija tāda lieta, forši, protams, un tā, vai arī nē. Visvairāk man patikās tas, ka tur bija tāds teksts, ar viņu pēc tam bija intervija, kā jau ar zvaigzni. Un viņam bija tik mīlīgas astiņas, un es izdomāju, ka man viņa jāpabaro ar desu. Ar desu. Cik mīļi, jā. Jā, tā labi padomā, kurš cits sunim asti cels, ja Igors no Ķengaraga? Vispār, viņš bija no Ķengaraga, es padomāju, kas mums tajos mikrorajonos notiek? Mums ir imantas izvarotājs, Ķengaraga zoofils, Zolitūdes iebrucējs. Trakas lietas mums tajās vietās notiek, ļoti, ļoti traki. Bet es gribēju vienoties vienā kopīgā balsī ar visiem atnākušajiem. Vai visi atcerās, kā Vaira Vīķa Freiberga pirms vairākiem gadiem teica par mūsu tautu, mēs esam diženi, mēs esam varani. Pamēģinām visu kopā to pateikt. Mēs esam diženi, mēs esam varani. Un tagad divreiz skaļāk un spēcīgāk un ar pārliecību. Mēs esam diženi, mēs
Nu, redziet, tā nav. Mēs patiesībā esam tāda diezgan skumja un nožēlojama tauta. Viens piemērs, kas to lieliski pierāda, vārdu salikums – kapu svētki. Kā var tādas divas lietas salikt vienkopus, nesaprotu. Jo, manuprāt, īstie kapu svētkos jau nekas tāds traks nenotiek īstenībā. Tur tāda ballīte diezgan forši. Īstie kapu svētki latviešiem ir izlaidumi, jo tur ir tas mūzikas skolotājs, kurš jau 20 gadus spēlē vienu un to pašu dziesmu sērīgu. Tur ir direktors, kurš vienmēr saka, Jānīt, mums tevis tiešām pietrūk, žēl, ka tu mūs pameti, kā mēs skumsim pēc tevis. Nu, man liekas, īsti kapu svētki. Un par izlaidumiem ir tāda lieta, ka mums cenšas ieskaidrot, ka izlaidums tā ir tāda unikāla lieta, vienu reizi mūžā. Es tā paskaitīju. Sākuma skolas izlaidums, bērnu dārza izlaidums, pamatskolas izlaidums, vidusskolas izlaidums, augstskolas izlaidums, kādam arī cietuma izlaidums. Nu, diezgan daudz savācās, tā ka tā nav tāda unikāla lieta. Paies laiks, un mēs sapratīsim, ka tas pats ir arī ar kāzām. Tā kaut kā. Un, ko mēs savu latviešu ļoti mīlam, mēs mīlam arī dziedāt, jo mēs esam dziedātāja tauta. Ir tīpaši mēs to redzam dziesmu svētkos. Un pirms kaut kāda laika bija tā, ka dziesmu svētkos izdomāja, davai šogad bez alkohola. Gribētu redzēt. Ja tiešām tas notika bez alkohola, tur puse koru neatbrauktu. Otra puse saprast, ka mēs taču nemaz nemākam dziedāt. Tā ka, man liekas, nu ir vietas, kur alkoholu tomēr vajag atļaut, lai tas notiekās. Un vēl mēs ļoti, ļoti mīlam mūziku, jo vienmēr, nu cik man ir bijis pāris reizes gadījies nokļūt Vecrīgā, vai ne? Un kaut kādās vietās un redzēt, ka nu vienmēr pie DJ pierāpo kāds nu jau nesams cilvēks un paprasa, var kaut ko dejojam uzlikt, kaut kādu Gangnam Style, kaut ko tādu. Man liekas, tā nevajag darīt, jo nu, DJs zina, ko viņš dara, viņš māka uzlikt dziesmas, un tā nedara cilvēki. Iedomājieties, ka pirms gadiem 300, kad zvaniķis zvanīja baznīcā, zvanu tur lejā kalpi, Indriķi, davai kaut ko lustīgāku parausti. Nu, tā nenotika īsti. Vēl ko mēs mīlam hokeju. Ja mēs kaut ko patiešām mīlam, tad tas ir hokejs. Jo man liekas, tad, kad Dieviņš dalīja tautām labumus, ja, tur bija tā, ko jums vajag, tā, meksikāņiem tako un burrito, ja, indiešiem izvarošana, ja, Krievi jūs paši paņemsiet, ko vajag, Igauņi vēl nav atnākuši, Latvieši, ko jums vajag? Tā, mums vajag skaistas meitenes, baudāmu hokeju un lētu alu. Ok, jā. Dieviņam bišķi sajuka. Ko mēs dabojām? Skaistu hokeju, baudāmu alu un lētas meitenes. Nu, labi, es pajokoju. Nav tas alus mums tik baudāms. Jā. Un, jā, par hokeju runājot, jā, mēs patiešām ļoti mīlam hokeju, bet es vairs neeju uz ārējiem skatīties spēles, jo man vienmēr blakus un apkārt apsēžas vistīrākie hokeja eksperti, kur bļauj no savām vietām. Nu, davai savācās nostājās, kas ir nevar nostāties, ka nevar zonā, viss, kas tur notiekās, iemet golu. Viņi laikam domā, ka hokejistiem ir super laba dzirde. Es iedomājos, ka hokejists sanāk, Sandi Lauri, reku eksperts teica, vajag nostāties. Paprovējam! Jā. Un vēl mēs hokeju ļoti mīlam tāpēc, ka vienmēr, kad beidzas kaut kāds pasaules čempionāts, vienmēr tāda ziņa, nu Latvija, piemēram, dabū 7. vietu, ja? Tas ir laikam labākais, kas bijis, un tad vienmēr virsraksts Latvija pasaules čempionātu beidz 1. septītniekā. Nākamajā gada Latvija dabū augsto 14. vietu, un šogad Latvija 1. 14. Tā ka pilnīgi vienalga, kādu vietu mūs iedabū, mēs esam kaut kādā 1. niekā. Tas nekas, ka tur Kanāda, Krievija, kas tur pat 1. 14. ir. Ja ņemam futbolā mēs esam stabili 1. 150. Tur viss ir super. Jā. Un par futbolu runājot, futbola fani pasaulē, tā gan ir viena traka lieta. Man dzīvē sanāca ļoti tāds smags brīdis. Es dzīvoju Polijā. Neprasiet, kāpēc, bet tā bija. Vienreiz Polijā staigāju, neko ļaunu nedomādam, staigāju pa benzīna tanku un kaut ko lēju mašīnā iekšā, un man pienāk tādi 3 riktīgi tādi paēduši un nikni kungi, un tā pienāk un prasa. Tā vieta, kur tas notiek, tā ir pilsēta ar nosaukumu Opole. Viņi pienāk man klāt un prasa, tu gadījumā neesi Vroclavas Šļaska fans? Nē, kāpēc? Tev zila maika? Pie mums Opolē zilas maikas nenēsā.
tur vārds pa vārdam, man tur netīšām vēl zaļu maiku tagad tikai, un tam līdzīgi tas Opoles Odra fans, ka mēs tai Vroclavai sadosim tagad, un tik būs beigās, viņi saprot, ka es īsti neesmu polis, pēc kaut kādām 5 minūtēm, un tad viņi prasa, no kurienes tu esi? Es saku, es no Latvijas. Nopietni, viņi sāk nenormāli skaļi rēkt. Kas te, mēs taču jūsu Kauņas Žalgiri 5-0 vinnējām. Tā ka mūs joprojām ļoti, ļoti atpazīst un mīl visā pasaulē. Teiks, gribētu parunāt par lietām, kuras mēs, puiši, negribam dzirdēt gultā. Tiešām ir tādas lietas. Piemēram, tik smieklīgi, jā. Tiešām ir tādas lietas, ko mēs negribam dzirdēt gultā. Visi zina, ka nevienam nepatīk, ja nosauc kādu citu cilvēku vārdu, vai ne? Tas ir šausmīgi. Cik reizes nav bijis? Viss sākās, viss notiek, tik super būs, jā. Un pēkšņi, protams, atkal sākās kaut kāds tēti palīgā, kaut kas tāds ienācis istabā šausmas. Vēl ļoti nepatīk dzirdēt puišiem tādu tekstu kā man šodien sāp galva. Es personīgi tādu nekad mūžā neesmu dzirdējis, jo, guļoši cilvēki nerunā. Bet pats trakākais, man liekas, ko vispārībā var dzirdēt, tad, kad pasaka, jā, šitais bija forši, var man aizvest apakaļ uz skolu, man vēl 2 stundas. Es liekas, šausmas, nopietni. Darbmācības skolotājs bez savas mašīnas. Ļoti trakas lietas. Jā. Vēl ko mēs ļoti mīlam, mēs mīlam internetu. Jo, Zemgus Girgensons ir iebalsots 1. vietā. Un iedod latviešiem kaut ko nobalsot, internetā visur latvieši uzvarēs. Kāpēc nevarētu vēlēšanas rīkot internetā? Beidzot tiešām visu nobalsot, uztaisīt kaut kādu akciju, tur nobalsot tik un tik reizes, nobalsot tur 1 reizi. Nobalso pats, pasauc 5 draugus, nominē 3 vēl draugus balsot un piedalēs akcijā, kurā tur vinnēt kaut kādu iPhone. Visu uzreiz būtu skaisti un visi piedalītos vēlēšanās. Viens mīnus, kas tur notiktos, būtu tās priekšvēlēšana kampaņas. Vienmēr tu savā spama folderī redzētu, sveiki, mani sauc Solvita. Šis nav spams, izlasi līdz galam. Ja tu palīdzēsi man konkursiņā, kur es cenšos dabūt 1. vietu, mums visiem no tā būs labāk. Tā ka varbūt tomēr nevajag to balsošanu internetā. Tas izbeigtos ļoti, ļoti traki. Par internetu paturpinot nedaudz, vai jūs atceraties, es domāju, ka daudzi atcerās to, ka pagājušo gadu bija kaut sastādīts tops, kur ir vissmukākās meitenes pasaulē, un Latvijas bija 1. vietā. Kāds atcerās to, redzēja? Protams, ka redzēja, jo katra sevi cienoša meitene to ielika Facebookā un vēl ar tekstu, jā, čaļi gan mums tā, šitādi, jā. Jā, to visi atcerās. Tad es papētīju to topu, kas tur sarakstīts, un tur pirmkārt redzēju, ka avots, kas to ir rakstījis, ir randomstory.org. Diezgan uzticams avots, un to bija uzrakstījis kaut kāds indietis. Un ļoti nesmuks indietis. Tā ka, ja jums nesmuks cilvēks saka, kad jūs esat smuks, tas neskaitās. Ticiet man, es to zinu. Man ir ļoti nesmuks draugs viens, jā. Tā tas ir. Jā, tā ka tas, kad jūs meitenes tur rakstāt, hei, puiši, saturās ārzemnieki jau brauc, tas joprojām ir seksturisms. Un ja jūs vēl par maz redzējāt par seksturismu, aizvakar ceļoja daži video. Kurš redzēja tos video? Ļoti daudzi. Nē, tas ir tiešām skaisti tādi. Ko domā tās meitenes tiešām gribētu zināt? Tā kā, tas ir ārzemnieks, ar viņu iepazinos šovakar. Viņš pafilmēs mani puspliku gultā. Kas tad tur slikts var notikt? Internetā jau neliks. Vismaz, kad bērnībā man teica tā filmē, viņš nekur nelika. Skarbi. Labi, parunāsim par kaut ko tādu mierīgāku. Tā kā, Rīga ir mazā Parīze. Ir dzirdēts šitais? Neliela liriska hip-hopā atkāpe tieši tev jenot, jā? Nē, ziniet, Rīga nav mazā Parīze, jo mēs neliekam Muhamedu savā avīzē. Tālūk. Tātad Rīga ir mazā Parīze. Sigulda ir mazā Šveice. Man liekas, jāturpina vēl tālāk, ko tam mēs tur apstāsimies. Tad mums ir, Līvi ir mazā Metallica. Olga Rejecka ir mazā Madonna.
Jēkabpilī ir nenormāli daudz fēniksu. Jēkabpils ir mazā Lasvegasa. Sabīne Berezina vienkārši mazā padauza. Bet mēs ar Artūru Meitni, kurš ir ieradies, mēs vienkārši esam mazie. Tā kaut kā. Un ko mēs vēl ļoti mīlam? Mēs mīlam visādas dziesmas, un mēs mīlam dziesmās uzdot neatbildams jautājumus. Nu, piemēram, Andris Kivičs mums ir jautājis, bēgot no manis, vai tu tuvojies sev? Nu, to neviens nezina un nezinās vēl paaudzēs. Bet mēs varam pašķetināt citus jautājumus. Piemēram, Zigfrīds Muktupāvls paprasīja, kāpēc man nav sarkans Mercedes. Nu, tik slikti maksā tajā beztabū, ja? Tu nevari pat vecu Mercedesu nopirkt. Nu, okei, tas būtu atrisināms kaut kā. Nākamais, Artūrs Duboks paprasīja, kāpēc vienmēr jābūt tā, ka zvaigznes tālu tālumā? Tāpēc, Artūr, ka mēs visi nahuji nodakt, ja zvaigznes būtu tuvāk. Olga paprasīja, vai tu atnāksi, kad man vairs nebūs 16? Nē. Nenāksim un viss. Labi, ko mēs tagad varētu apsmiet? Vai šeit mums ir kāds veģetārietis? Nu, paceļ roku, kurš ir veģetārietis? Nu, man tagad būtu jāsaka, tā kā neapvainojieties. Tas nav ļauni domāts. Mēs jūs saprotam, mēs jūs cienam. Nē, šitais būs pa jums. Jo es iedomājos, kā veģetārietim, kāda viņam ir tā dzīve, ja mēs parastie nezvēri gaļēdā ejam pa ielu, mēs redzam turku kebabs, dubultais cheeseburgers ar gaļas mērci un visas pārējās lietas. Ko redz veģetārietis? Antisanitāros apstākļos pagatavots. Nevainīgi miruši dzīvnieku mirstīgās atliekas ar maizi. Tā tas ir, vai ne? Tā jūs to redzat. Un veģetārieši tas ir forši. Es arī gan jau kādreiz par tādu kļūšu. Bet es nesaprotu tos veģetāriešus, kuri saka, ka dzīvnieki ir mani draugi, es viņus neēdu, man tas nav pieņemams. Es ēdu zīvis, piemēram, ja? Tas pats, kas es pasaku, es esmu pilnīgs atturībnieks, es nelietoju alkoholu, vakaros dzeru viskiju. Pilnīgi tas pats. Un es aizdomājos, kā cilvēki kļūst par veģetāriešiem. Piemēram, kā Rudolfs minēja, ir cilvēki laukos dzīvo, piemēram, puisis no Sunākstes, pabeidz vidusskolu, ierodas Rīgā. Un, lai izpatiktu visām tām Rīgas meitenēm, viņš sāka veģetēt uz nebēdu. Tas viss ir forši, lai notiekās, bet viņam tā jāatbrauc kaut kad apakaļ arī uz to savu Sunākstu, uz kapusvētkiem. Un kā to pastāstīt vecākiem? Tēvs mednieks jau 3. paaudzē, māte labākā marinētāja pagastā, tu speķi nēd. Šausmas. Un tāpēc viņš to īsti nestāstīs nevienam. To viņam iedomājieties, kāds pārsteigums būtu, viņš atbrauc uz Sunākstu apakaļ. Pirmkārt, viņš vairs nevalkās zeķes zandelēs kā papus. Atraugājoties pēkšņi saka, sorry, nevis, kurš vēl tā var? Un ja vēl tā veģetēšana nāk, tad būtu pavisam traki. Un tāpēc tajos kapusvētkos viņš tā ļoti mierīgi to gaļu pabāža apakšā zem galda sunītim. Un tā ļoti, ļoti, ļoti daudzi vecāki nezin, ka viņi savā azotē ir izaudzējuši īstus čūskulēnus. Ļoti daudzi nezin, kad viņi atvasi kļūst par nākamajiem veģetāriešiem, pedofīliem, vai nedod Dievs māksliniekiem. Tikai ne to, trakas lietas. Nu labi, parunāsim par kaut ko pozitīvāku varbūt. Man ir draugs, ja? Ar kur mēs šatad... Un mēs ar viņu šatad aizējam paēst. Mēs to daram gan arī katru dienu. Ja viņš īpaši daudz nerunā, un tagad tēta, nevajag daudz runāt, tad to krīt ārā tā župa no mutes un tā. Un tad vienreiz mēs kaut kā neaizgājām kopā ēst. Un es viņam tur zvanu pēc tam, čau, vakar bija ēst. Jā, kā bija? Un es tur aizgāju tādu hipsterīgu vietu, tur bija tāds brančiņš, jā. Jā, ko ēdi? Un tur man bija pastala penka un karna, jā. Un tad tur viss tāds, riktīgi forši viss bija, jā. Un kur tu Eģu ēdi? Es patās biju tur aizgājusi vienu skolas ēdnīcu, man tur bija makaroni ar gaļu un tā. Launadziņš forši. Mēs, protams, esam bijuši vienā un tā pašā vietā un ēduši vienu un to pašu ēdienu. Tikai viņam bija brančiņš un pastala penka, kaut kas tur man bija makaroni ar gaļu. Es aizdomājos, kāpēc mēs tā piedrazojam visu savu valodu. Kāpēc vajadzēja ievazāt to vārdu brančs? Man liekas, latviešiem daudz vairāk piestāvētu vārds drančs, tas tā, ka tu esi vafelē jau līdz pusdienlaikam. Tas riktīgi noderētu. Vai arī vēl trakāk,
kurš atvilka to vārdu fail uz Latviju? Nu, pilnīgi liekas vārds. Tagad mums viss ir fail. Tā kā draudzene pamata fail, Nils ievēlots fail, nokrīt uz ielas fail. Kāda vaina bija vecajam labajam pizģēts? Jo ar pizģēts varēja raksturot pilnīgi visu. Tā kā, nu kā tev vakar gāja, ui, pizģēts, laba balva bija. Kā šodien, ui, pizģēts, kā galva sāp. Ar fail tu nevari pateikt, fail, ko laba balva bija. Tā kā glabāsim to mūsu dārgo pizģēts. Viņš ļoti svēts. Un vēl visi tie saīsinājumi, visi tie vnmk, kotupc un viss pārējais. Dārgā latviešu tauta, ko jūs darāt ar to laiku, ko jūs ietaupat šādā veidā? Tiešām nesaprotu. Ir tāds vnm, kas tas tāds ir? Ko tas nozīmē? Allaž, tas nozīmē. Tieši tā, tas nozīmē allaž. Man vnm izklausās pēc viesturs naski meņģējas. Tā kaut kā. Ko mums vēl lai pastāsta? Vēl šitais te vārds, ko ļoti bieži izmanto kaut kādās mājas balītēs, vienmēr ir kaut kāds mudaks, kurš atver YouTube. Džeki, iečekojiet šito, šitais ir episki, šitais būs virāli. Pirmkārt nebūs. Otrkārt, kāpēc to nevar pateikt normāli latviešu valodā? Rau paveikāts pigors, šis gan taps daudzināts tautās. Vai arī, aiziešu senčiem, uzprasīšu divīti. Nu nē, lūgšu māmuļai pāris zelta dukātiņus. Huļi bembis nepielec. Kā labadi dīkās tavu sētā bēres kumeliņas. Tā mēs varētu arī vienkārši ņemt un pasargāt savu valodu no visādiem ievazājumiem. Man reiz bija darbs. Un tātad mans darbs bija, es tiešām mīlēju savu darbu, es braukāju ar katafalku. Katafalks, tā ir līča piegāde, ja? Un ko man sarāk patīk savā darbā darīt, vienmēr tas ir atvērt logu vaļā, uzlikt savu mīļāko dziesmu un lai skan pa visu pagastu. Es uzlieku savu mīļāko dziesmu un braucu ar katafalku. Sleeping in my car, I will undress you. Tādas man tās izklaides. Vienu vakaru sagadījās kaut kā tā, ka man vajadzēja taksometru, bet man patīk dzīvē izmēģināt kaut ko jaunu. Es domāju, paņemšu lady taksi, kas būs. Jābūt tā tad dāmai pie stūras un tā. Es tā zvanu viņai, tā tur izsauc, tā, sveiki. Jā, čau, kā tevi sauc? Edgars, cik tev gadu? 26. Ko tev vajag? Es tikai gribētu izsaukt mašīnu. Kur? Origo. Nē, mēs tiekamies pirmo reizi, tu panāksi pretī. Tiekamies pie Dominas. Tā, bet ārā augsts, es esmu bez mašīnas un tā. Kā bez mašīnas? Kas tu par vīrieti? Labi. Un varbūt tomēr atbrauks. Labi, es atbraukšu, jā. Pēc cik ilga laika. Es nezinu, ko vilkt. Labi. Pēc kaut kāda stunda viņa beidzot atbrauc. Es tā kā iekāpu mašīnā, viņa klusē nebrauc. Varbūt braucam? Nē. Kāpēc? Es vairs negribu. Kāpēc? Tu zini, kāpēc. Kaut kā es viņu beigās pierunāju, labi, tomēr braucam, kur tur jābrauc un tā. Un paspaidu bišķiņu telefonu. Tā, kam tu tur tagad atkal raksti? Kolēģim. Kolēģim. Kāpēc tu vairs nelaiko manas bildes? Atkal sarakstījis citām taksistēm. Mēs braucam, es redzu, viņu pilnīgi kaut kur citur brauc, man vajadzēja vispārībā uz Purciem, viņi brauc uz Pārdaugavu. Kāpēc mēs braucam? Nē, mēs pirms brauksim iepazīties ar maniem vecākiem. Un tad tikai dosimies kaut kur tālāk. Tālūk, man beidzās stāsts ar taksistiem. Vai kāds bija pagājuši gadu kādā festivālā? Neviens. Vai kāds zina, kurš ir Latvijas slavenākais un populārākais festivāls? Pozitīvos. Cekstivāls. Vai dzirdēju, pestivāls arī, ja? Nē, tos 4 cilvēkus liksim mierā, ja? Labi, tā, nē, īstenībā jūs ļoti rūgti maldāties, populārākais festivāls Latvijā jau cik gadus ir Aglonā. Jo tur sabrauc 200,000 cilvēku, tur viss notiekās. Tas, kas viss tur notiekās, tas ir forši. Vienīgi tas, ka, headliners tur katru gadu viens un tas pats. Pujāta kungs. Un es kā sanāk, bet tomēr King Charles ir bijis biežāk. Jā, man agrāk patika jokot par King Charles, bet tad man meitenes teica, tā kā, Edgar, izbeidz un nevar par viņu tā jokot. King Charles tas ir seks. Nē, seks ir krietni retāk.
Tālūk. Un te es domāju, kā varētu padarīt to Aglonas festivālu nedaudz jautrāku. Tur viss ir forši, bet man nepatīk tas, ka cilvēkiem jāiet ar kājām viss tas gabals. Un to varētu pataisīt riktīgi par tādu realitātes šovu. Mums būs 2 komandas. Viena nāks no Daugavpils, viena no Ventspils. Komandai no Ventspils iedosim neierobežoti daudz kokaīnu. Komanda no Daugavpils startēs ar pilnām kabatām LSD. Kurš būs pirmais? Okay, komanda no Ventspils, ar viņiem viss skaidrs. Viņi atnāks kaut kādās 3 dienās un vēl Kukuragā paņems tos, kas ies no Rīgas. Tiem, kas no Daugavpils ies, tiem būs trakāk. Tātad viņiem tas LSD, viņiem tur jāpaiet kaut kādi 15 kilometri tikai. Bet nē, viņiem paies nedēļa, kamēr lai saprastu, kas viņi vispār ir. Vēl nedēļa, lai saprastu, kāpēc vispār kaut kur jāiet, ja Jēzus jau tepatās stāv. Un tā vēl nedēļa, lai saprastu, ka viņi tomēr nav Krievijā, bet Daugavpilī. Trakas lietas. Jā, un tad beigās kāds arī nonāk tur, kur viņam jānonāk. Viena lieta, kas man ļoti patīk, ir tas, ka es jau parunāju par seksturismu un tam līdzīgi, un Rudolfs mums deva ļoti lielu ieskatu koļīšanā kā mākslā. Un man ļoti patīk tas, ka daži to sauc par medību sezonu. Tā ir medību sezona, kad puiši iziet ārā, meitenes iziet ārā, viss notiekās. Un tos puišus sauc par brunču medniekiem. Vai tas nav skaists vārds, kā nosaukt izvarotājus vispār? Tiešām ļoti, ļoti mīļi, manuprāt. Vai jūs zināt kādu dzeršanas spēli? Kādu? Bierpongs. Jā, es zinu 2. Tas ir to bierpongu, kur met bumbiņu un pēc tam jādzer ļoti aizraujoši. Kapteinis Huks. Kā tas notiek? Dzer vienkārši, jā. Kurš pirmais nokrīt, tas ir kapteinis. Dzer kapteini Morganu, vai ne? Ok. Un vēl ir tā spēle, tā kā es nekad neesmu. Zināt to spēli? Kad viens pasaka, es nekad neesmu, un kurš ir, tas iedzer. Tas vienmēr sākas ļoti nevainīgi. Es nekad neesmu bijis Londonā. Iedzer. Un beidzas vienmēr ar man nekad nav bijis anālais seks ar 3 nēģeriem. Un tāpat 2 džeki iedzer. Man liekas, mums vajag jaunas dzeršanas spēles īstenībā izdomāt, lai tā košāk un radošāk mēs dzīvojam. Tad pirmā spēle, ko mēs varam spēlēt, saucās Prezidents. Spēlē jaungada vakarā, kad prezidents saka uzrunu. Spēles uzdevums ir tās: katru reizi, kad prezidents pasaka kaut ko nesaprotam, ir jāiedzer. Spēle beidzas pēc 2 minūtēm parasti. Otrā spēle saucās Valters un Kaža. Spēlē Eirovīzijas laikā, kā noprotat. Un var spēlēt arī vairāk cilvēki, bet tad visiem jāvelk puķainas kleitas. Saucās tad putnu balle. Tātad Valtera uzdevums ir spēlēt ģitāru, Kaža gudri dirž par Eirovīziju. Un tad visi skatās Eirovīziju, un katru reizi, kad Eirovīzijā izskan vārds love, ir jāiedzer. Spēle beidzas pēc 2 dziesmām. Un tad, kad ir izspēlēts prezidents, kad Valterā un Kažā jūs esat uzveikuši visus pretiniekus, jūs varat spēlēt pašu trakāko dzeršanas spēli. Dzeršanas spēle ar nosaukumu Līvi. Visi dzer līdz nomirst. Meitene, zeltene, klausies, kā pukst mana sirds. Nevar neko dzirdēt? Traki, jā. Labi, iesim tālāk. Vai kāds ir bijis kādreiz bērndārzā? Pa bērndārziem ir tā, ka es nesaprotu to, kāpēc bērndārziem dod tik skaistus nosaukumus, tā kā Sprīdītis, Valodzīte, Mazais ķipars un tā. Principā tam nosaukumam būtu jāattaisno to, kas tur notiek, nevis tos visus skaistos vārdus. Principā, man liekas, bērndārzu nosaukumiem vajadzētu būt tādiem kā Bardaks, Nezvērs, Plīsusī gumija. Tāda sašutusi publika mums šodien. Jā. Es no saviem bērndārzu laikiem atceros, kad es pirmo reizi masturbēju jau bērndārzā. Pēc tam gan bija ļoti dusmīga auklīte un audzinātāji, ko jūs te darat, svešais vīriete, iet projām. Traki. Jā. Un paturpināt par bērndārzu. Man bija tā laime, ka es jau bērndārzā mācēju lasīt, un tad es atceros, kādas grāmatas tad mēs lasījām, un tur bija tiešām šausmas. Jo visās latviešu pasakās vienmēr ir tie 3 dēli,
no kuriem 2 normāli čaļi palīdz sensim, kaut ko tur ņemās, braukā ar mašīnām un ko tur. 3. es atvainojos par izteicienu ir mudaks, neko negrib darīt, neko nejēdz, braukšot laimi meklēt kaut kur pēc tam. Un pats stulbākais, ka viņam tas arī izdodas. Viņš paņem pēc tam dabū kaut kur smukāko princesi par sievu un vēl pusi karaļvalsts. Un ko bērni no tā var mācīties, ka tu vari neko nedarīt un beigās dabūs kaut kādu haļavu Anglijā. Ļoti jauki. Man liekas, vajag normālas grāmatas rakstīt. Tā kā, piemēram, pasaka par to, kā Jurītis pabeidza vidusskolu, iestājās sociālo zinātņu fakultātē un par spīti tam dabūja darbu. Tur laikam viss SZF ir atnācis, ja? Brīnišķīgi. Paturpinot par citām grāmatām, kādas šausmas tur bija, piemēram, Karlsons, kas dzīvo uz jumta. Ko tur var mācīties, ka tas ir okei, ka tu laid kaut kādus bomžus no jumta iekšā, kuri tev izdarīja māju, piesmēja ģimeni un viss ir super, vai ne? Un tad vēl tās šausmas Pepija Garzeķe. Tā tad meitene dzīvo viena, bez vecākiem, un neiet uz skolu, bāriņtiesai pie kājas vienkārši. Viņa sasauc visus rajona bērnus sev apkārt, izdala kaut kādas tabletes un saka, tagad mēs neaugsim lieli. Ļoti pamācoši. Un tad brīnamies, ka viss tagad pīpē spaisu. Bet ja ar grāmatām tā vēl tur okei, bet kādas spēles spēlēja? Šausmas, kādas spēles spēlēja? Tā kā Ādamam bija 7 dēli. Nopietni. Kontracepcija pilnīgi pie dīrsas. Netie ēda, netie dzēra, netie zina, kas jādara. Jo visi dara tā. Ļoti pamācoši, vai ne? Man liekas, vajag normālu spēli spēlēt, tā kā Ādamam bija skaista sieva darbs un 2 bērni. Gan tie strādā, gan tie mācās, gan tie smuki uzvedas. Visi maksā nodokļus. Arī namiņš deg. Tās ir pilnīgi šausmas. To spēles vadītājs tikai labu gribot tā, čalīt, tev māja deg. Ko tu dari? Tu piecelies, apskrien riņķi un skrien apakaļ mājā. Ļoti pamācoši. Man liekas, vajag tiešām normāli spēli spēlēt, tā kā namiņš nedeg, jo bērni labi zina ugunsdrošības noteikumus. Un apdzēš bīstamo situāciju. Spēles uzdevums ir aprēķināt nepieciešamās investīcijas jaunu grīdas segumu ieklāšanai. Pēdējais pāris šķirās. Protams, un tam mēs brīnamies, ka puse no mums dzīvo ar vienu no vecākiem. Jo redziet, spēles uzdevums ir kāds. Jūs izšķiraties, un kurš pirmais dabū jaunu pāri, tas ir uzvarējis. Tā kā dzīvē, vai ne? Jā, trakas lietas ar tām spēlēm notiekās. Mums drīz būs Valentīna diena arī, kā minēja Rudolfs, un es nevaru sagaidīt, ka atkal būs pilns Facebooks ar tiem tekstiem. Tā kā, nezinu, es Valentīna dienā būtu tā kā viesmīlis, es ielikt katram ēdienā pa gredzenam un skatītos, kas notiek. Šausmīgi, smieklīgi. Ja es būtu viesmīlis, ja, es vienā pusē dzērienā saliktu viagru, pusē ieliktu caurreizāles, pats ieslēgtos toaletē. Ik pa brīdim pabāzt galvu un teiktu, neraudis uz suriņu. Tas būtu skaisti. Un tā vēl mums ir tie brīnišķīgie svētki, ne tikai Valentīnu mēs ievazājam, bet arī Helovīnu mēs esam atvilkuši uz šejieni. Tur vienmēr ir ļoti skaisti, jo es pasaku, par ko parasti saģērbas lēdijas? Par nerātnajām māsiņām, par bargajām policistēm, par koķetīgajām medmāsiņām un vispārējo. Es pateikšu vienu lielu noslēpumu, dāmas. Mums nav bail no maukām. Tiešām. Un tīpaši iedomājies, tie mazie bērni, viņi taču mācās, un ja nedod Dievs, viņi kaut kur imantā aizies meklēt saldumus, tā saģērbušies. Tas tiešām būs traki. Un par sabiedrisko transportu arī Rudolfs nedaudz minēja, arī pastāstīšu nedaudz, sabiedriskajā transportā, kad es gribu iziet cilvēkos, es iekāpu tramvajā vienkārši, jo tur cilvēki ir ļoti daudz vienmēr. Tur man patīk, ka mani apgrābsta kārtīgi un viss pārējais, un tur es arī vienmēr jūtos salīdzinoši zināms cilvēks, jo vienmēr iekāp tā vecā tante, un es tevi zinu, es tevi redzēju, tu jau vakar brauci bez biļetes. Jā, tāds notiekās. Un visvairāk man patīk sabiedriskajos transportos tās situācijas, kad es sēžu, man blakus parasti neviens nesēž, neskapēc. Un ja man ir viena brīva vieta, un iekāpj, piemēram, Bomzis un smuka meitene. Kas apsēdīsies man blakus? Tieši tā meitene, jo Bomzis iekāps man klēpī. Tā tas mums ir, diemžēl. Kaut kad man tā dzīvē gadījās, kad es izdomāju paskatīties televizoru. Es ieslēdzu tādu ļoti skaistu raidījumu ar nosaukumu Kāpēc esmu viens?
Zini, kas to raidījumu? Nu, protams. Un tur pārsvarā tajā raidījumā visu laiku stāsta par diviem cilvēkiem, kuri stāsta, kāpēc viņi ir vieni. Un tad tur rāda, kā viņi tur dzīvojās, un nevar saprast, kāpēc viņi ir vieni. Es tā riktīgi nosmējos, tie gan ir muļķi. Paiet nedēļa, man atnāk vēstule. Sveiks, Edgar, vai tu vēlies piedalīties brīnišķīgā TV raidījumā? Kāpēc esmu viens? Es iedomājos, kāds būtu tā kā raidījums ar mani. Tā kā, šis ir Edgars, redzam viņa seju, tāpēc viņš ir viens. Visu labu. Bet patiesībā es tā raidījumā nevaru piedalīties, jo man ir diezgan liels paziņojums. Man beidzot ir attiecības. Ļoti labs jautājums, ar ko, vai ne? Jā, es jau sen gribēju kādu, ko samīļot, kādu, kurš sagaida mājās. Man ir kaķis, jā. Un es visu mūžu domāju, tā kā man būs kaķis, es viņu saukšu par Vēzi. Kāpēc par Vēzi jūs jautāsiet? Es jums pastāstīšu. Tāpēc, kad vienmēr tādu situāciju, te būs riktīgi jāiedomājas. Es nāku mājās ar meiteni. Un te es pie durvīm viņai saku, tev jāzina, ka man ir vēzis. Vai arī vēl trakāk, kad kaķis atstājas pausas dīvāna, atnāk draugi, un tad es ņem, kāpēc tur pausas dīvāna? Ai, tas man no vēža. Bet, šīs kaķis tomēr bija lēdija, dāma. Un viņai šeit tā kā vienam tādam dikti ņipram vācietim šeit tāda ūsiņa. Un loģiski mēs viņu nosaucam par Gāzi. Un ar Gāzi arī diezgan jautri, tā kā atnāk kaut kādi draugi ciemos, es viņam saku, jūs tikai neizlaidiet Gāzi, ja? Viss forši. Un, ziniet, kaķiem ir tāda tieksme, viņi jūt, kur cilvēkam ir kaut kas slikts uz ķermeņa, kaut kāda slimība, un viņi rāpjas virsū. Ja tev problēmas ar sirdi, viņi rāpsies tev uz sirds gulēs. Ja tev kājas sāp, viņi uzrāpjas uz kājas. Es nevaru saprast, kāpēc, bet Gāze man visu laiku lien uz galvas. Ļoti jocīga situācija. Nesen parunājos ar vienu lēdiju, un mēs tā atklāti parunājām, un es viņai tā prasu, pastāst man, ar cik puišiem tev ir bijis seks? Un tā sāk skaitīt, 1, 2, 3, 4, 5. Jā, ar 5, jā. Nē, atcerējos vēl vienu gadījumu, tomēr ar 9. Un tāpēc tam mēs vēl runājām, un viņi man stāsta, kā, es uztaisīju tetovējumu nesen. Kā tas bija? Tas bija tā kā 2 stundas no vietas zaudēt nevainību. Tā, nopietni, tavs teicis tetovē. Trakas lietas. Jā, tad, kad es gribu dzīvē tā kārtīgāk pasmieties, es atveru draugiem LV, jo ir 3 lietas, ko es varu darīt mūžīgi. Skatīties, kā deg uguns, kā līst ūdens un kā preces un resnāks paliek bijušās klases biedrenes. Ļoti jautri tur ir. Un vēl man patīk tā runā sadaļa, kurās tur ir. Un, vai arī tas, ko meitenes raksta savu profilos, tur ir ļoti, ļoti skaistas lietas rakstīts. Piemēram, esmu jautra meitene, man patīk labi pavadīt laiku. Tiešām. Beidzot ir kāds, kuram patīk labi pavadīt laiku. Jo mums parasti visiem patīk raudāt, griezt vēnus un kārties augšā. Arī. Esmu tāda vienīgā, otras tādas nav. Parasti paskatos uz bildi. Paldies Dievam, ka otras tādas nav. Un arī visas tās skaistās lietas, ko rakstajā runā sadaļā, ļoti, ļoti skaisti. Nav svarīgi, cik puiši meitenē bijuši pirms tam. Svarīgi, lai pēc tevis vairs nav neviens. Džeks uzšķērdējs. Vai arī nekad nenožēlo to, ko tu darīji, ja tu tajā brīdī biji laimīgs. Imantas pedofils. Jā. Vai arī, šīs ir mans mīļākais, tā kā puiši ir kā Bluetooth. Tuvumā stipri, no attāluma zūd kontakts. Meitenes ir kā Wi-Fi. Redz visus, bet piekonektēs pie stiprākā. Jā, protams, meitenes ir kā Wi-Fi. Katrs, kurš zina paroli, var nākt iekšā. Tā mums tas ir. Es jau te pamazām tuvojos beigām. Es jums pastāstīšu vēl vienu stāstu par nočņikiem. Ir kāds, kurš nezina nevienu nočņiku? Visi zina nočņikus. Man tiešām prieks par to. Un tad es domāju, kā cilvēki nonāk līdz nočņikiem. Jo, būsim reāli, pa dienu tur nenotiek pilnīgi nekas. Tur ir vecas bulkas, ja? Nesmuka pārdevēja. Un tur tas čalis treniņu tarpā, kurš guļ jau tur 2. dienu un cenšas nokuļīt to pārdevēju. Un neviens tur pa dienu neiet iekšā. Ziniet, ir tās tānas, kuras ejot gar baznīcu, tā kā apmet krustu. Ir arī tādi rūdīti dzērāji, kur ejot gar nočņiku nolaiž lūpas vai norīs iekalas. Bet tā vispār pa dienu tur neviens neiet. Un es domāju, kā cilvēki nonāk līdz nočņikiem.
Nu, mums netrūkst iemeslu iedzert. Mēs esam ļoti radoši tauta tādā ziņā. Mums ir piekdienas, valentīna dienas, dzimšanas dienas, vārda dienas, salsmaizes, otrdienas, trešdienas. Mēs atradīsim iemeslu iedzert. Un tad es iedomājos, dodas uz to mājas balli. Un jāpērk ir alkohols. 3 cilvēki iet veikalā un tad prasa, Ilze, ko tu ņemsi? Oi, nē, es pie stūres, es nē. Juri, tu? Oi, nē, man taču rītā darbs, nevar. Nu, labi, tad viņš paņem sev kaut kādu 0,5, ko pašam dzert, vai ne? Viņi visi 3 aizies uz to mājas balli. Protams, vislielākajā vafelē ir Ilze, kurai jāstūrē, un Juris, kuram rīt uz darbu. Tas, kurš pirka alkoholu, vēl nav pat paostījis. Un tad sākas gājiens uz nočniku, kurš ir labāks par jebkuru gājienu uz aglonu. Vienmēr ir šitais, ņem tev 2, paņem čipšus, uzdaramo cigaretes un atnes atlikumu. Un tie vienmēr ir 3 džeki, kas iet uz to nočniku. Viņi vienmēr apķērušies, džeki, es jūs tā mīlu. Jūs zināt, kā tas ir. Jūs ļoti labi zināt, kā tas ir. Un parasti tie džeki, ka viņa velkās, nu man ir bijis tā, ka es esmu tas, kurš mājās guļ un neballēs. Un viņi iet uz to nočniku un viņi izdomā apzvanīt visus, kuri guļ. 2 naktī viņi zvana, čau, Veidžu, ko dari? Ir otrdiena, 3 naktī, guļu, ostu gāzi, rīt uz darbu. Ejam iedzert. Nu, nē, rīt uz darbu un tā. Mēs tevi tā mīlam. Un tad tas turpinās vēl 20 minūtes, viņi stāsta. Oi, pagaidi, Ričards aizgāja pamīst. Jā, bet mēs tevi tā mīlam. Jā. Eidžu, ko tu dari? Un tā vārds pa vārdam tā saruna beidzas. Te viņi kaut kā nonākuši līdz tam nočnikam, un pie nočnika vienmēr stāv vismaz 2 taksometri. Un iedomājieties tos nabaga taksometra vadītājus, kuriem naktī vismaz 10 reizes jādur uz nočniku. Un pēc tam to stāstu, kāpēc viņi brauc uz nočniku. Mēs domājam iedzert, jā? Un tad mums beidzās ko dzert. Mēs gribam vēl dzert. Tā tas tiešām ir, mēs visu to labi zinām. Un te nonāk tajā nočnikā. Un vienmēr tā izvēle, ko dzert. Jameson vai Tullamore. Un šajā cīņā vienmēr uzvar tikai viens dzēriens – Hektors. Nu tā tas ir. Un tā nabaga pārdevēja, kurai katru nakti 10 reizes uz jautājumu, es runāju, jums 18 vispār ir? Viņai parasti atbild, es nezinu, es sen esmu mērījis. Tiešām nabaga pārdevēja. Un tad viņi tur iepērkās un visi uzzina kādu, kuram melodija telefonā. Un pienāk mana kārta, es arī nonāku nošnikā un saku, man lūdzu majonēzi. Un viss. Jā, tas arī viss. Paldies.